Es patreiz dzīvoju Hamiltonā, Ontārio, Kanādā. Es esmu rotu mākslinieca. Es galvenokārt taisu rotas, bet mans blakus bizness ir zupas. Laikam viena no mīļākām vai vispopulārākām zupām manai mammai, ko viņa taisīja, bija piena sakņu zupa, kas ir Latvijā, es domāju, ka pieņemams ēdiens, bet Kanādā ļoti neparasti, ka taisīt sakņu zupu saļo ar pienu, nevis ar parastu buljonu. Jā, man arī omīte taisīja zivju zupu, jo mums bija radinieks, kas bija makšķernieks un zvejnieks, un tad mums vienmēr bija zivis un bija zivju zupa. Un arī interesanti, kad es atceros, ka tā bija arī galvenokārt taisīta ar piena bāzi, un tā man ļoti negaršoja. Man ļoti negribējās nekad ēst to zivju zupu, bet tā kā es uzaugu tādā ģimenē, kur bija tas, ko tev cēla priekšā, tad vienmēr bija tā ar gariem zobiem jāmēģina izēst jodīgi zivju zupu. Man mīļākā zupa ir skābeņu zupa. Es pat audzēju skābenes, lai vienmēr būtu pieejams, tāpēc, ka Kanādā skābenes nav tāda tipiska lieta, ko var aiziet uz veikalu un nopirkt jebkurā laikā. Un pat arī pavasaros, tad, kad ir skābeņu laiks, Kanādā skābenes ir jāmeklē, riktīgi jāmeklē, lai varētu nopirkt. Tāpēc es audzēju pats skābenes, lai vienmēr varētu taisīt skābeņu zupu. Tā ideja radās pavisam netīšām, jo vienā momentā es biju strādājusi tādu papildus blakus darbu, kas man pēkšņi pajuka un vairāk nebija. Un bija uz steiga gribējās izdomāt kaut ko tādu, ko es vēl varētu darīt blakus, lai piepelnītos. Un tā kā man vienmēr ir paticis taisīt ēst, tad gribējās izdomāt kaut ko tādu vienkāršu, ar ko varētu iesākt un pamēģināt, vai tas iet. Un bija ļoti interesanti, kad es pat nebiju aptvērusi to, cik ļoti cilvēkiem ziemā patīk zupas, un ka cilvēki nevāra paši savas zupas, jo tas tomēr prasa laiku un mazliet piepūli. Un tā kaut kā iesākās tā ideja un aizgāja. Jā, es esmu diezgan aktīva latviešu sabiedrībā, gan Toronto, gan Hamiltonā. Tā kā sanāk tā, ka daudz no maniem pasūtītājiem ir latvieši, un tad es speciāli taisu tādas latviskas zupas, tā kā frikadeļu zupu, un, kā minēju, skābeņu zupu, kāpostu zupu ar žāvētām ribiņām, tādu riktīgi kreftīgu, un arī biešu zupu, un tādas zupas, ko varbūt Kanādā parasti nevarētu dabūt, tādas es arī taisu, jā. Ontārio vispār ir diezgan daudz poļi, ukraiņi, austrumu eiropieši, un daudziem tiem pieder veikali, un tur parasti var dabūt ļoti poļu veikalos, ukraiņu veikalos, Baltkrievu veikalos, tādos veikaliņos var vienmēr dabūt labus skābus kāpos. Latviešu zupas man nelatvieši tie, kas izmēģina manas zupas, tie ļoti ar lielāko prieku ēd visādas latviešu zupas. Man biešu zupa noteikti ļoti populāra arī kanādiešu sabiedrībā. Arī frikadeļu zupa ir pietiekoši liels noiets arī starp kanādiešiem. Bet es vāru tik daudz dažādas zupas, kad nav jau tā, ka ir jāizvēlās obligāti tās latviešu zupas. Man katru nedēļu ir 2 vai 3 dažādas. Tā kā. Ir cilvēki, kam vienkārši nav laika taisīt, un tas parasti arī tie cilvēki, kas man pasūta. Vai vecāki ļaudis, kas vienkārši dzīvo vieni paši, un viņiem liekas tā kā pa daudz darba, lai taisītu frikadeļu zupu, un cik tad viņi uzvārīs, un cik tad viņi apēdīs, jo es pārdodu tikai pa litram, tad ir vienkārši paņemt to 1 litru. Un ģimenes, kur bērni ir un visi ir aizņemti un abi vecāki strādā, es savā ziņā saprotu, ka vienkārši, lai izvārītu frikadeļu zupu, tur tomēr ir jāpiestrādā, jāsarulē tās frikadeles un tā, tur laiks paiet. Nē, man ir tāds piegādājuma servis, kas iet caur aplikāciju, kas var piegādāt, ja cilvēki dzīvo nepārāk tālu, bet ja cilvēki dzīvo tālāk, tad es viņiem lūdzu, lai viņi paši brauc pakaļ. Es no sākuma iesāku ar piegādāšanu, bet ļoti ātri sapratu, ka tas nav reāli. Ja man godīgi jāsaka, es vasarā pārtraucu zupas taisīt, jo man parasti ir tāda sajūta, kad apmēram ap maija sākumu, maija vidu,
tad pasūtījums stipri sarūk, un es esmu tikai augstās zupas tā izmēģināšanas pēc pāris reizes pamēģinājis vasarās, bet man nav bijis liels pieprasījums. Kaut gan, tad, kad kāds nāk ciemos vasarā, tad vienmēr visi sajūsmā par augsto biešu zupu un arī par gurķu zupu. Es taisu tādu augsto gurķu zupu ar avokado, tādu kremīgu, ļoti garšīgu. Es domāju, ka interesantākā lieta ir tā, ka tagad, tāpēc, kad internetā ir viss kaut kas pieejams, ir ļoti interesanti vienkārši nofokusēt uz kaut kādu laiku un meklēt visādas zupu receptes un izmēģināt, jo es pat esmu radošs cilvēks, tā kā man pašai ir bijis ļoti interesanti vienkārši izmēģināt zupas no visas pasaules, visādas augstās zupas, visādas interesantas variācijas, visādas ķīniešu, spāņu zupas un tā tālāk ar tādiem, ar tādām garšvielām un tādām garšām, kas nav tipiski ne Kanādā, ne Latvijā. Man ir galvenokārt tās latviešu zupas, ko es varu, galvenokārt receptes, ko es pati esmu kaut kad pierakstījusi, sākus taisīt, kā man tās nav. Man īstenībā bija jāpieraksta savas receptes, lai es varētu atkārtot tieši to pašu vienmēr. Jo es pati tā kā parasti vāru mazliet no galvas, un tā kādreiz sanāk kāpos zupu tur biezāk, kādreiz netika biezi, un tam man bija jāpieraksta, tad es sāku vārīt zupas uz pasūtījumu. Bija jāpieraksta pašai savas receptes, lai es saprastu, tā kā, cik kvantumos likt, lai vienmēr tā zupa būtu tāda pati.